Ļoti cienījamā Mūrnieces kundze, ļoti cienījamā Kalnietes kundze, augsti godātie Trapiņa un Resnā kungi, dārgie salidojuma dalībnieki. Katru gadu mēs pulcējamies šeit, Ikšķilē, lai satiktos un atcerētos mūsu valsts un tautas vēstures līkločus un dalītos pārdomās par šodien aktuāliem jautājumiem un norisēm. Padomju okupācija ir cirtusi sāpīgas rētas mūsu valsts liktenī. Svešās varas organizētās represijas sagrāva teju visu, ko Latvija un tās iedzīvotāji bija sasnieguši pirmajos 20 neatkarības gados. Mūsu tautsaimniecība tika iznīcināta, bet cilvēki aizvesti tūkstošiem kilometru tālos verdzības un iznīcības ceļos. Šodien, stāvot jūsu priekšā, es izsaku visdziļāko līdzjūtību par jūsu piedzīvotajām ciešanām. Es apliecinu savu vislielāko cieņu un pateicību par jūsu spēju izdzīvot. Visgrūtākajos un necilvēcīgākajos apstākļos jūs saglabājāt sapni par brīvu Latviju, kas bija tik svarīgi, lai mēs varētu atjaunot savas valsts neatkarību. Un kungi, atceroties pagātni, jādomā par nākotni. Jau 4 gadsimtu dzīvojam brīvā un neatkarīgā Latvijā. Paši lemjam savu un savu bērnu likteni. Pagājušā gadsimta šausmas nekad vairs neatkārtosies. Mums jādara viss nepieciešamais, lai sargātu savu valsti un tautu. Mēs turpinām stiprināt savas aizsardzības spējas. Mēs nostiprinām savas valsts robežu un paaugstinām militāro gatavību. Mums ir spēcīgi partneri un uzticami draugi pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē. ASV viceprezidenta, Igaunijas un Lietuvas prezidentu viesošanās Latvijā šajā nedēļā to vēlreiz mums apliecināja. Šajos 25 atjaunotās Latvijas gados esam daudz paveikuši. Taču nemirkli nedrīkstam apstāties pie sasniegtā. Ir jāsekmē ekonomiskā attīstība, lai augtu mūsu ļaužu pārticība. Ir jāpieliek visas pūles, lai ik viens mūsu valsts iedzīvotājs justos drošs par savu nākotni Latvijā. Cienījamie klātesošie, jūs labāk par daudziem citiem zināt, cik svarīgi ir nepazaudēt ticību savai zemei. Vēstures notikumiem attālināt dziļākā pagātnē, mūsdienās aizvien vilinošāki kļūst dažādu populistu solījumi ātri un vienkārši atrisināt problēmas. Tomēr jūsu piedzīvotais atgādina, ka ātri visbiežāk var tikai sagraut vai iznīcināt, kamēr radīšana un attīstība prasa daudz vairāk smaga darba un pacietības. Tādēļ ir svarīgi, lai jūsu pieredzes stāsti tiktu nodoti ar vien tālāk, lai tos dzirdētu mazbērni, mazmazbērni un lai tie nekad netiktu aizmirsti. Jūsu pieredze ir daļa no Latvijas gades, kuru svinēsim jau pēc 2 gadiem. Paldies par jūsu ieguldījumu Latvijas valstiskuma idejas uzturēšanā okupācijas gados un valstiskās neatkarības atjaunošanā. Paldies par radīto iedvesmu nākamajām paudzēm sargāt un rūpēties par mūsu Latviju. Lai jums Dieva svētība veselība.